Man ir atkal prieks jūs visus satikt. Raidījums motociklisti atgriežas ēterā, tas nozīmē tikai vienu vasaras sezonu sāks. Un patiesībā jau motociklistiem tā sezona nekad nav beigusies. Turpmākajos mēnešos no aprīļa līdz septembrim mēs vēstīsim par visu, kas saistīts ar dzīves stilu, ko mēs saprotam ar vārdu ap un par motociklu. Un tieši tāpēc varbūt apskatīsimies sākumā, kā tad ziemā, ko tad motociklisti darīja un kā tas viss kopumā izskatījās. Šodien ejam atkarot savas pozīcijas valstiskās. Vai tu biji zaudējis? Es saku, tu uz to gāji, jā, bet izskatās, ka pēc šādās aktivitātes taču nezaudēsim neko. Paliksim savās pozīcijās. Nu, ko vēl motociklisti ziemā dara? Iet izsaka savu attieksmi. Spēlē hokeju, remontē motociklus, atcerās iepriekšējo sezonu un domā par nākošo. Motociklisti ir viena no aktīvajām sociālajām grupām un aktīvi iesaistās arī dažādos politiskos un ekonomiskos procesos. Šoreiz referendums par to, par vai pret otru valsts valodu. Satikās motociklisti kādā nelielā krodziņā un tad, protams, devās pildīt savu pilsoņu pienākumu. Tāds lūk pasākums mums pavasara pusē vēl kamēr ārā sniegs, bet motociklisti tomēr pulcēja kopā. Jaunā parauga? Jā. Parāda. Ja viņam ir tukši, tāpēc ir jaunā parauga. Re, kur ir vecā parauga, re, kur ir pilns. Man jau vairs nekur nelaid iekšā. Kāds ir balsojums? Pareizi. Par mātes valodu. Tieši tā. Roberta, pareizi atcīm? Pirms mēs esam sākuši braukt ar motocikliem šajā sezonā, apstīsimies, kas tad ir jauns. Un tuvākā lielākā izstāde Skandināvijā ir Helsinkos. Tur mēs dodamies katru pavasaru apskatīties, kas tad jauns ir un galvenais aptaustīt ar rokām. Uzmaniet, kur mēs esam. Mēs esam Helsinkos, 28 grādi sauss. Tur iekšā man aiz muguras ir Skandināvijas lielākā motocikla izstāde. Visi cilvēki, kas iet uz šo izstādi, domā par vasaru, jo tur iekšā ir vasara. Tātad vasara, iesim skatīsimies, kas tur šodien notiek. Diemžēl Latvijā februāra mēnesī mēs varam tikai žurnālā priecāties par to, kāds izskatās jaunais modelis, pieņemsim Triumph vai BMW vai Ducati, bet tepat blakus kaimiņos Somu zemē ir kāda liela izstāde februāra sākumā, un mēs paviesojamies tur. Tur nu gan varēja gan aplūkot, gan pasēdēt, gan papriecāties uz šiem jaunajiem modeļiem. To nu arī mēģināsim jums parādīt, kas tad jauns ir motociklu tirgu, pirms vēl esam to uzlikuši uz ceļa. Tad pirmā raidījumā Somijas izstāde, februāra sākums, Motoporsi. Kā jau katru gadu mēs gaidām Ziemassvētkus un jauno gadu, tā arī gaidām Skandināvijā lielāko izstādi. Helsinkos tā ir motocikla izstāde, kuru apmeklē vidēji ap 60,000 cilvēku. Jaunajiem Harlejiem ir viena nelaime. Redz, ka ja mēs viņu nopērkam šādā komplektācijā, tad tam jaunajam īpašniekam nav ko pārbūvēt. Krāsa ir tieši tāda, kā mums tagad ir modē, melna, matēta, stikls arī ir tumšais un mazais spoguļi arī ir savā vietā. Tā kā, sēdies un brauc. Šis ir tas jaunais modelis, ko laikam mēs varam redzēt paši pirmo reizi. Ja, šeit šis switchbacks. Pēc izskata viņš atgādina tādu mazu Rotkingu. Arī cenas ziņā viņš ir lētāks, bet tās funkcijas tiešām ir tādas pašas. Tāds stikls ir priekšā diezgan liels, kurš aizsargā no vēja, lietus un smiltīm. Arī šīs plasmas kastītes ir kaut gan arī mazākas nekā viņa lielam brālim. Bet, visumā ļoti izdevies modelis, un es uzskatu, ka šitam būs tiešām nākotne. Ko mēs īsti vinnējam uz šādu modeli? Kādus 5,000 lētāks, bet saglabā visas tās pašas funkcijas, ko lielais Rotkings. Īstenībā jautājums vienmēr rodās, cik maksā tas sports. Viena no opcijām riepa. Šeit mēs redzam, cik tad viņi īsti maksā. 249 eiro. Tā arī viņi maksā, un ar to arī ir jābrauc.
Te mēs redzam Polaris grupas motociklu Victoria, kurš daudzus gadus tomēr bija tikai amerikāņu produkts, bet kopš pagājušo gadu viņš diezgan tā agresīvi ienāk Eiropas tirgu un arī Somijā. Un te mēs šajā stendā redzam, ka Victoria ir nākotnes motocikls un šis skaistais zeltainais motocikls esot tomēr pagātne. Tātad pozicionēts tiek uz to gadu Victoria ir jauna tehnoloģiju čopera motocikls. Vai nav gadījumā kārtīgi sivēni šeit tādu motociklu izliekot? Runājot par mazajām lapsenītēm, Somijā, kur tas čopera stils ir diezgan tāds noteicošs un iesakņojies, arī šīs mazās vespas pa pilsētielām diezgan daudz brauc un pārvietojās, un šis stiliņš ir arī šeit ļoti noturīgs un iecienīts un populārs. BMW klases motocikls, tas GS ir uztaisījis diezgan lielu ažiotāžu tādā enduro tipu motociklu klasē, jo visi tūlīdās izskatās, kad skrien viņiem pakaļ, un kur ir viens modelis Versus, ko ir uzbūvējuši Kawasaki. Pēc skatu izskatās diezgan smagnējs un tāds kantains. Tā kā mums iespējas nav pabraukties pa smiltīm un izmēģināt viņu šeit, grūti pateikt, vai viņš ir smilšu ceļiem derīgs vai nav, vai tikai braucams lēni pa asfaltu. Šie motocikli tomēr brauc apkārt pa tiem bezceļiem un brauc pa tādām vietām, kur laikam benzīna tanku nav paredzams, kur tad viņš būs un cik tad ilgi mums jābrauc būs bez uzpildīšanās. Šeit šim modelim ir tas mīnus, tad, teiksim, ja BMW modelim ir 33 litri ietilpība bākā, tad šitam ir tikai 19 litri. Tā kā, ir mazliet pamaz. Es domāju, ka vajadzētu, ja mēs gribam iebraukt kaut kādā mežā vai stepē vai tūkstnesī, tad, tomēr vajadzētu, lai tas benzīns būtu mums tomēr vairāk pieejams tai bākā. Runājot par to drošību, tad, ja mēs Bembim redzam, ka tās kastes ir visas no alumīnija. Ja mēs arī apgāžamies, tad mēs ar kaut kādu āmuru un mācu palīdzību viņu varam iztaisnot. Tad šeit ir šitās kastes no, varbūt te ir iestrādās, tā arī ir plasmas, tikai sudraba krāsā. Un šīs plasmas kastes jau noteikti sadalīsies pa gabaliem. Ja mēs arī kaut kur nejauši un nepatīkam apgāžamies, tad nekā tāda laba pāri šeit nepaliek. Arī tā ietilpība ir diezgan maza šajā pusē. Tajā pusē tā kaste ir lielāka, šeit ir tā ietilpība mazāk dēļ tā izpūtēja. Vajadzētu tomēr no stingrāka materiāla tām kastēm būt. Ja šitas tāds māņu gājiens, tas nav tomēr alumīnija kaste. Ducati multistrada salīdzinot ar mūsu jau pieminēto BMW motociklu, tad, ja BMW var braukt pa kārtīgi tūkstnesi, pa Mongolijas stepēm arī, tad ar šis būtu tāds ceļojuma motocikls tīri pa tādiem tīriem ceļiem braucams. Jā. Te ir tas motocikls, ko mēs te iepriekš salīdzinājām visus pārējos, ir šis R1200 GS ar visiem 33 litriem bākā, ar diezgan spēcīgu griezes momentu. Svars ir tikai kaut kā 220 kg, 225 kg atvainojos. Tā kā, es domāju, ka šis ir tāds, varētu teikt, viņš ir pirmais un tas ir tāds etalons, pēc kā visi pārējie mēģina līdzināties. Protams, kad ir citiem modeļiem ir kaut kādi labāki uzlabojumi. Pats BMW arī nestāv uz vietas, tad mēģina uzlabot gan šo motoru, gan šo ritošo daļu. Tā kā tāds labs ceļojuma motocikls. Te mēs redzam tās alumīnija kastes ļoti vienkārši gan no ārpuses, gan no iekšpuses. Tātad iekšpusē nav nekādi polsterējumi.
ir vienkārši kaste, kur salikt ceļojuma mantas. Un, kas nav mazsvarīgi, ja mēs nokrītam un mazliet viņus salocam, tad mēs ar āmuru palīdzību viņu varam arī iztaisnot un turpināt ceļu. Plasmas kaste tā tomēr saplīsīs. Ja? Ja mēs skatāmies, tad viņi ir visa. Iegadies nāc te iekšpusē ritīgi belešu tirgotāja kastīte. Nekā lieka. Ja? Tad, ja mēs skatāmies šeit augšā, domājam, ka nebūtu arī kaut kāda plasmas iestrādās, tad iekšpusē redzam, ka tas viss ir metāls un ļoti stingrs un izturīgs. Aiztaisās arī laikam ļoti vienkārši, jā. Un ciet ir. Grūti nosaukt šo transporta līdzekli par skūteri. Šis ir BMW C600 Sport, kuram ir bike motors iekšā un ar visām izējošām sekām. Un runājot par šo transporta līdzekli, viņš ir patreiz starp šiem skūteriem populārākais. Vislabākā opcija šim skūterim ir sēdekļa apsildi jau standartā ielikt iekšā. Redz, kur pat divas pozīcijas ir siltāk, vēsāk, kā reiz priekš mūsu apstākļiem. Tā kā mēs varam šeit eleganti uzsildīt savu sēžamu vietu. Arlen Ness ir izdarījis viņu lielu darbu, pārnākot uz šo kompāniju. Mēs tagad redzam, kad viņa roka katrā motociklā ir jau sajūtam un redzam. Nu, šis modelis, ja mēs tikko apskatījām arī šos skūterus, tā es vēl gribētu teikt par šito, viņš izskatās pēc tāda maxi skūtera. Tomēr tās plasmas ir nedaudz pa daudz. Tas motocikls paliek jau pa tādu kosmosa kuģi un jau varētu piedalīties zvaigžņu karos. Ja runājam par motociklu, tad motociklam laikam tomēr būtu jāizskatās šādam. Nevajadzētu viņam izskatīties pēc liela trolejbusa. Tomēr šie motocikli ir motocikli, ar kuriem būtu jābrauc pa ielām. Esam jau rādījuši, ka uz šiem kvadrātcikliem gan var uzlikt ķēdes uz riteņiem, gan redzēt tur tālāk var kāpuru ķēdes uzlikt un vispār tādus iekārtas, kur viņš pa purviem var braukt. Un vēl viens aprīkojums, ko mēs redzam, sniegs. Patreiz sniegs mums ir diezgan aktuāls, tad arī varam pielikt tādu sniega lāpstu, kura diezgan labi izskatās un laikam arī labi strādā. Ielu cīņas, varētu teikt, paliek populārāks, ka viens kārtīgs ielu motocikls, lai varētu ar viņu izpildīt visu, ko sirds vēlās. Šitas tāds jauns un interesants mocīts, tas KTM Freeriders 350 kubu motoriņš. Ievērojot, kāda riteņa liela ir, kāda tā rāma konstrukcija. Viņš atgādina mums tādu triālu motociklu, ar kuru varētu arī kaut kādas triāla elements izpildīt. Viņš ir tīri tāds un arī braucams pa ielu. Tā kā varētu teikt, ir izgatavots viens tāds universāls modelīts, ar ko varētu braukt gan pa taisnu ceļu, gan pa pārbraukt arī pār kādai mucei nepiespiest. Ja mūsu izstādē ir grūti savākt visus modeļus, kas mums brauc pa Latviju, tad šajā izstādē ir visi motociklu modeļi, kuri pārvietojās pa Skandināvijas ceļiem. Ja mēs pagājušajā rudenī ieziemojām motociklus, tur smuki sataisījām visu, nolikām uz čuču muižu, tad pavasarī tie motocikli atkal ir jāatmodina. Kā to pareizi darīt un patiesībā, kas ir jāpārbauda, par to nākamajās minūtēs. Mēs aizlipinājām speciāli izpūtējus ciet, jo mums negribējās, ka kaut kas pa ziemu piesārņotos, bet to jau laikam ne tāpēc, ka tie dūmi nāk ārā, bet kaut kāda cita iemesla dēļ. Kāpēc aizlikām ciet? Mēs aizlīmējām ciet izpūtējus, lai netiek mitrums iekšā
un lai neveidojās korozija izpūtējā un līdz ar to arī cilindros. Patiesībā tas mitrums ieiet, ja mēs glabājam šķūnītī, tad tas mitrums iet pa to trubu augšā, un ja tur ir, tad tiek iekšā cilindros, un ja tur ir šmuce. Nu, un tā nopietni var sabojāt. Nu, ja darbini, tur viss atkal nopulējās. Nekas jau tur nepulējās. Viņš jau rūs tomēr sēda. Sēda. Iet iekšā tā kā tāds vēzīts tajā metālā, un patiesībā tāpēc arī mēs vienmēr, ja ne siltā vidē glabājam, aiztaisam ciet. Ja, to. Tagad labāk ir ciet. Mēs esam aiztaisījuši, mums tur viss cilindros ir kārtībā. Kas notiek ar akumulātoru? Pēc ziemas bieži vien ir tā, ka cilvēki, nu kā nomet rudenī, pat bieži neatvieno, un pavasarī tāds un nekas nenotiek. Mēs metam ārā akumulātoru. Nu, parasti mēs mēģinām viņu salādēt, to akumulātoru. Vispār, kā tiek iezīmots motocikls, tad viņam jāizņem tas akumulators. Nu, neizņēmām. Nu, slinki bijām. Nu, ja mēs to aizmirsām izdarīt... Pie lādētāja vismaz atstāt viņu. Jā. Nu, ja mēs to neesam izdarījuši un akumulators ir palicis iekšā un paldies Dievam, ja tas mocis stāvēs siltumā, ja ne, tad piedodiet, tas akumulators var būt... Var būt arī, ka jāmet ārā. Jā. Bet kā mēs konstatējam? Kā var konstatēt, vai tas akumulators vēl mums kalpos vai no šī gadījumā viņš ir jāmaina? Nu, vispirms uzlādē. Tad, kad viņš ir uzlādējies, ja viņš ir uzlādējies, pamēģinu uz slodzes dakšu. Nu, un tad, ja teiksim, zaļajā zonā, to var izdarīt servisā, ja tādas slodzes dakšas ir, izdarīt šos te mērījumus. Pārbaud, vai viņš tur slodzi, ja netur, tad... Mums ir slodzes dakša. Mums ir slodzes dakša, un es esmu atvedis savu akumulātoru, cienījamie televīzijas skatītāji, es pa ziemu viņu lādēju, skatīsimies, ko viņš man tur ir sadarījis. Tā mums ir slodzes dakša. Un tad varbūt dažos vārdos par to, tad zaļajā zonā, ja ieiet šī bultiņa, tas nozīmē, ka akumulators ir labs, mēs varam lietot. Kas notiek, ja ir dzeltenajā? Nu, vēl var lietot viņu, pamēģināt uzlādēt, un tad viņš ies. Ja aiziet uz sarkanu, 8 un zemāk, tad tas akumulators ir principā... Ir jāmaina. Nu, tad man jāmet ir krusti, jo tas akumulators nebūtu. Nav lēta lieta, mēs tagad mērīsim, skatīsimies. Vienu sezonu es esmu nobraucis un diezgan labi gāja, nekāda vaina grieza. Turklāt arī pats akumulātora ražotājs saka, no akumulātoram vidēji jātur tomēr 5 gadi. Nu, tas laikam ir tādam labam akumulātoram ir 5 gadi, ja es nemaldos. 5 gadi, ja tu viņu apkalpo, un tad tur reāli pa ziemu viņam ārā un net siltumā lādē, uztraucies par to, tad 5 gadi ir. Bet ja tā zvērīgi apējies, tad sezonu un čau. Nu jā, es redzējis, ka pat arī ātrāk nomirst akumulators, bet ir gadījumi, kad bija arī 5 gadi. Labi, ķeramies klāt un pārbaudām, vai tas akumulators būs gājējs šī sezonā vai nebūs. Vai mēs varēsim pēc tam mocīt piekurbulēt, un tad mēs tā, lai arī visi skatītāji redzam, pagriežam to slodzes dakšas mērskalu pret kameru. Mēs redzam, ka te ir vairāk nekā 12 voti, tas ir baigi labi, nu tad tomēr tas akumulators vēl ir dzīvotais. Tad tas jāpalādē ir. Ir jāpalādē, ja? Tad šī brīdī mēs redzam, ka tomēr... Zaļajā zonā vēl ir, ja? Aiziet uz dzeltenošu. Vienīgais cilvēks, kas mums zina, kāpēc motocikla eļļas ir savādāks nekā mašīna eļļas. Nu, kāpēc? Tāpēc, ka pārsvarā viņiem visiem 90% ir slapjais sajūgs. Ko nozīmē? Tagad Ome Bauskā prasa, kas ir slapjais sajūgs. Mašīnām viņš, teiksim, atrodas vienkārši, kā var teikt, gaisā. Tur nav ne eļļas, ne kātai sajūgā. Viņš ir, teiksim, tāpēc viņš saucās sausais, ka tur ir vienkārši disks, kas pret vienu citu disku atspiežās, un viņš atrodas brīvā vidē, teiksim, gaisā. Motociklā tas ir slēgtā korpusā, un viss tas ir tajā pašā motora eļļā maļās. Tur ir tā galvenā atšķirība starp to slapjo sajūgu un sausais. Un tad mēs ielējam iekšā motocikla eļļas vietā to mašīnas eļļu, un kas notiek ar to slapjo sajūgu? Varbūt arī nekas nenotiks, jā, bet ļoti daudzos gadījumos viņš sāk slīdēt nenormāli, tas sajūgs, teiksim. Ja tur ir, teiksim, kaut kāda arī padils, teiksim, bišķi problēma, tad viņš 100% sāk slīdēt. Ja viņš tur būs labā stāvoklī, varbūt arī neko īsti nejutīs, bet labi, tas jebkurā gadījumā priekš tā sajūga nebūs. Un tās eļļas piedāvs, ko reklamē, kam veicina to slīdamību, tad noteikti neberiet iekšā tajā slapjajā sajūgā. Nebūs, jā. Jo tad motors griezīsies, bet motocikls stāvēs uz vietas. Tad, jā, jebkurā gadījumā tad tie diski būs jāmaina, jo iztīrīt viņus principā nav reāli. Bet atšķirība oriģinālās eļļas vai varam ekonomēt, jo mēs zinām, ka ir tie lielie ražotāji, kas ražo atbilstošas kvalitātes, bet ir 30% lētāk. Principā tagad jau viņas diezgan labas ir. Mūsu apstākļos, protams, ka mēs varam izmantot. Es jau kā dīlers, protams, nevaru ieliet Harlejā, teiksim, savu galvu, teiksim, vai sevišķi, kad garantijas periods ir, teiksim, tikai lejam. Tad ir bībele, tāpēc grāmatas.
Bet, ja klients dikti vēlās uz viņa atbildību, garantīs nekādas, lūdzu, ok, lejam iekšā, nav problēmas, teiksim. Bet, arī, teiksim, kam ir garantīja cauri tam motociklam, nav jau viss nekādas tur baigie kreņi. Normāli motocikli, eļļi, normāli motocikli. Galvenais ne kreisā. Viņas jau diezgan labas kvalitātes arī nāk tās eļļas. Un ļoti iespējams arī, ka tā buņģa ir savādāka, bet mēs jau nezinām, kas piegādā arī tam oriģinālajam. Tikpat labi tas pats piegādātājs, teiksim, kas... Tas tā kā ķiverēm. Ir Nolan ķivers un ir Harley ķivers. Un dažs labs pat zina, ka tā firma ir viena un tā pati. Tā kā mēs nemaz nezinām. Varbūt tas ir tas pats piegādātājs arī tajā oriģinālajā. Bet eļļas gan vajag pavasarī nomainīt, jo ir vēl tas stāsts, kad mainīt rudenī vai pavasarī? Gan rudenī, gan pavasarī. Tas ir, kam ir nauda. Tas ir vispārējāk. Nē, ir cilvēki. Kāpēc pa ziemu nevar? Tas tā kā gurķi saskāpst? Gan bišķi jau viņa oksidējās tā eļļa, labi, 3-4 mēneši varbūt arī, ka īsti nekas tur viņai nenotiek, bet, pēc, ja mēs tā ņemam pēc visām grāmatām, ir cilvēki, kas arī atdzena rudenī, viņš nomainiet man tagad lūdzu eļļu, es braukšu pavasarī pēc tiem 4-5 mēnešiem, un tad nomainīsiet man atkal tīra eļļu, teiksim, cits dara arī pēc grāmatas. Tā būtu vispārējāk, bet, reāli dabā jau... Labi, ja vienreiz gadā nenobraucot kilometrus, teiksim, nomaina to eļļu. Cits, teiksim, 3-4 gadi, man nav nobraukts jau tie kilometri, es braukšu tāpat veidā. Jāmaina ir, katra sezona ir jāmaina. Un ja sanāk, tad sākumā un beigās. Es pa vidu ar šo tad mainu. Svarīga lieta katram motociklam, jeb sastāvdaļa, ir bremzes, un mēs jau minējām par to bremžu šķidrumu, kurš jānomaina reizi 2 gados un jāpārbauda. Bremžu uzliks laikam biežāk, jo mēs vairāk braucam, jo vairāk jākontrolē. Kurā brīdī mēs varam uzskatīt, ka bremzes mums vairs neatbilst tiem parametriem? Bremžu klučiem ir indikācijas griezums. Tas ir šī te gropīte, ko mēs redzam. Jā, citam viņas ir vairākas, citam mazāk, un tad... kad aiziet līdz tās gropas beigām. Tas jau ir tas moments, kad ir jāmaina. Nevajag līdz gaidīt, kad sāk jau pa dzelzi šļūkt. Patiesībā, ja paliek kaut kāds, es te skatos, kāds milimetra 2 desmitdaļas, tajā gropē vēl ir palicis, bet patiesībā jau šī brīdī ir labāk nomainīt, nekā gaidīt vēl tos pāris tūkstoši, varbūt varētu noiet, varbūt 2000. Tad nepieļaujiet, tad mēs te varam redzēt, kaut kur 0,3 ir tas dilums, pie kura, acīm redzot, saimnieks ir izlēms mainīt. Jā. Tas būtu tā robeža. Tā kā jau dzelzs pa dzelzi iet, tad patiesībā var gadīties, ka disks samuls būs jāmainā. Disks maksā dārgi, es to zinu. Lētāk ir mainīt klučus. Lētāk ir mainīt klučus. Oriģinālie vai neoriģinālie? Ar neoriģināliem bieži vien gadās, ka viņi čīkst un pīkst. Mans ieteikums jums sezonas sākumā uzaiciniet savus 2 draugus garāžā, paņemiet kādu glāzi limonādes vai uzvāriet tēju, apbruņojieties ar pacietību un labu garstāvokli, izejiet cauram visam motociklam, pārbaudiet ķēdes stāvokli, ieeļojiet, saeļojiet, notīriet, ateļojiet, ielejiet degvielu gal galā iekšā, ja to neesat izdarījis. Un visas tās gudrības, kuras mēs minējam. Protams, ja jūs negribat šādi pavadīt laiku un riskēt ar to, ka gal galā jūs meistara darbs var būt tāds ar nedaudz ar brāķi pieskaņu, atbrauciet pie meistariem, un meistari jums vienmēr arī pateiks, ko, kā un precīzi. Un ziniet, kas ir pats galvenais, kāpēc es pie meistariem to daru? Tā kā es tās ziepes savāru, tā es aizēju pie spoguļu un varu bļaut pats sev virsū. Tas nav patīkams process. Tā kā šitie puikas satājas ziepes, tā es atnāku pie viņiem un saku, no! Raidījums motociklisti katru pirmdienu 21:30 LTV 7. Tā visu moto sezonu stāstīsim jums par notikumiem ap un par motociklu. Brauksim kaut kur ārzemju ceļojumos, apstīsimies, kā cilvēki brauc ar motocikliem, kā ceļo, kādus pasākumus apmeklē. Un tajā pašā laikā arī testēsim un rādīsim dažādas jaunumus un dosim praktiskus padomus. Galvenais jūsu dzīvē, lai būtu kāds hobijs. Vienalga, vai tas ir motocikls, labāk, lai tas ir motocikls, bet var arī būt medības, varbūt arī makšķerēšana, un katram no šiem hobijiem ir savas brīnišķīgās lietas. Par to tad arī raidījumā motociklisti. Un atcerieties, oriģināla laiks 21:30 LTV 7 šajā programmā par motocikliem pirmdienās.